aizsargu pāris. Nu, redzēsim, Maskavas Dinamo rindās arī mums labi zināmo Filipu Novaku. Viņš ir starp tiem 8 Velikovām. Bija tuvu tam, lai pārtver tripu, un šeit nesaprotās Krišāns Rēlīgs. Babenko. Vēl viena piespēle, un diemžēl, jā. Kļūdas savā aizsardzības zonā. Nu, nevar teikt, ka Krišāna Rēlīga partneri aizlidoja mainīties, un Krišāns palika viens un nepamanīja, ka tur neviena no partneriem nav. Vienkārši Rēlīgs gadījās pēdējais šajā pirmais šajā ķēdes reizē. Redzam, pat vidu zonā cieši klāt ir maskavieši, neļauj brīvi saspēlēties, neļauj kontrolēt ritmus. Paņēmies Mārtiņa Karsuma izpildījumā, virknējams Kartigans, Troters un Bukars. Atkārtojumā vēlreiz redzam šo Mārtiņa Karsuma spēku paņēmienu. Jiževijs, redzam šajā maiņā, ka Ramnovs tomēr spēlē centrā un ripa vārtos, Vitālijs Karamnovs. Lauzās vārtu priekšā, bet vārtsargāts uz to ripu vārtos ieraidīs šeit Miķels Rēdlīgs. 1-1 realizējam skaidrisko vairākumu. Paskatīsimies atkārtojumu. Ļoti dinamiska epizode. Vitālijs Karamnovs no aizvārds izlidoja vārtu priekšā. Cieta tur arī sadursmē, pazaudēja ķiveri, bet epizode turpinājās. Un redzam, Karamnovs, jā, un īstā brīdī, īstā vietā ir Miķels Rēdlīgs. 1-1. Karamnovam vajadzētu par to dot rezultatīvitātes punktu. Es domāju, viņš arī saņems. Tas būtu tikai taisnīgi. Jā, tieši tā. Numur 34 piespēles. Vārtus Rīgas Dinamo. Miķels Rēdlīgs. Miķelis Rēdlīgs. Nu, redzam, tribīnēs finansu līdzekļus. Un Edgars Lūsiņš izskatās, ka stāsies vārtos pēcspēles metienu sērijā. Edgaram debija KHL līgā. Un kāda debija? Pret Oļegu Znaroku trenēto Maskavas Dinamo. Viņš ir izdomājis, ko un kā viņš darīs, un tā viņš arī darīs. Ir īpaši šis vārtsargs ir nepazīstams. Un vārtu stabiņš. Arī kustējās līdz Gorovikovam un, protams, ripu lidot. Un Vitālijs Karamnovs pirmais, kā jau mēs paredzējām, nedaudz pamainīt šī secība. Vitālijs Karamnovs. Un Vitālijs Karamnovs, es domāju, ar īpašām jūtām, kā jau mēs reportāžas laikā teicām, izpildīs šo metienu. Un viņš ir ļoti labs izpildītājs Astanas turnīrā. Viņš to nodemonstrēja un, diemžēl, neizdevās pacelt. Ļoti efektīgi mēģināja nospēlēt Vitālijs Karamnovs, bet pārmest pāri. Un Edgars Lūsiņš! Lieliski! Notver Alekseja Kudašova metienu Edgars Lūsiņš. Izskēja Julijus Šuplēs liekot vārtos Edgars Lūsiņš. Mēs redzam, ka risks ir pilnībā attaisnojies un arī Edgars Lūsiņš attaisno treneru cerības. Mums Aleksandrs Niževijs pret Alekseju Volkovu. Ripa vārtos! Elegants metiens Niževija izpildījumā. Zem vārtu pārlikt, un Aleksejam Volkovam nebija nekādu cerību glābt savu komandu. Nu, tagad aizsargs Solovjovs. Daudziem negadīti, bet viņš gandrīz vienmēr izpilda soda metienus. Nu, tagad tie nav soda metieni, tagad tie vienkārši metieni. Pēcspēles metieni, jā. Un Edgars Lūsiņš pret Maksims Solovjovs! Un Rīgas Dinamo uzvar! Redzam, prieks Edgaram Lūsiņam un visu komandas biedri vētas viņu apsveikt. Protams, fantastiski debija. KHL līgā Edgaram Lūsiņam, bet galvenais komanda uzvar. Komanda uzvar 2-1 un izcīna ļoti svarīgus 2 punktus. Balvas komandu labākiem spēlētājiem pasniedz radio. Un labākie spēlētāji šajā spēlē. Jā, nu šo spēles izskaņu Edgars Lūsiņš atcerēsies visu dzīvi. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Bet, nu, es teikšu arī lielisks pieteikums, kāda pusi tagad pārliecība. Edgars Lūsiņš lieliski nospēlēja šajā pēcspēles metienu sērijā. 30. numurs labākais spēlētājs Aleksejs Volkovs, vārtsargs, protams, Maskavas Dinamo rindās un Rīgas Dinamo.
numur 79, numur 76. Mikaelam Telkvistam. Mikael Telkvis.